Nodemonstrēšu jums, kā ar manas NAIS palīdzību var veidot sev bieži nepieciešamo dokumentu komplektus. Un, piemēram, izveidosim dokumentu komplektiņu par darba tiesībām. Protams, stūrakmeņš šeit ir darba likums. Sāksim ar viņu meklēšanu. Redzat, viņš jau mums piesakās un vienkārši atlasīsim. Nu, lai mēs viņu varētu pielikt, mums vajag izveidot mapīti speciālo. Tāpēc mēs veidojam jaunu mapi ar nosaukumu darba tiesības. Un pievienojam mapi. Un tagad mapai pievienosim dokumentu, noslikšķinot uz zvaigznīti. Un, lai saņemtu ziņojums par izmaiņām, ieķeksēsim šo rūtiņu, pieteikt izmaiņu ziņošanu, un pievienosim dokumentu mapai darba tiesības. Tātad darba likums ir pievienots. Redzat, zvaigznīte ir tapusi oranža. Paskatīsimies detalizētā informācijā, ar ko tad mūsu darba likums ir sasaistīts. Skatāmies atsaucas un redzam, ka pats pirmais ir noteikumu numuru 1096 noteikumu par minimālo mēneša algu un minimālo stundas tarifu likmi. Nu, apskatīsimies, ka tas varētu būt ļoti noderīgs dokuments un arī uzklikšķināsim uz zvaigznīti, lai pievienot viņu mūsu dokumentu kopai darba tiesības. Un arī šajā gadījumā ieķeksēsim pieteikt izmaiņu ziņošanu, lai saņemtu ziņojums par izmaiņām šai dokumentā. Nu, tā kā ar darba lietām mēs būtu tikuši galā, paskatīsimies, kas mums notiekās ar bezdarbu. Iedosim šeit bezdarbu. Un mums parādās dokuments par apdrošināšanu. Tātad ne tikai dokuments, bet likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Paskatīsimies, kas tur ir iekšā, un tāpēc atvērsim saturādītāju. Un šeit mēs tiešām redzam, ka te ir gan tiesības uz bezdarba apdrošināšanas pakalpojumiem, gan bezdarbnieku pabalsts. Tas varētu būt ļoti svarīgs dokuments. Un tāpēc mēs viņu arī pievienosim klāt iepriekšējiem jau uzklikšķinot atkal uz zvaigznīti. Un arī šim mēs pieteiksim izmaiņu ziņošanu un spiežam pievienot. Un zvaigznīte mums ir tapusi oranža. Tagad mēs varam apskatīties savu darba rezultāts. Nu, kas te mums ir mapē darba tiesības, kur rāda 3 trīnieki, tad 3 dokumenti. Un šeit mums ir šīs mapas saturs. Tad 3 tikko pievienot dokumenti, kas varētu būt labs sākums, runājot par darba tiesībām, un jūs varat paši tagad turpināt tālāk. Paldies jums par uzmanību!